Es esmu Beatrice, un es esmu izrādes Es esmu boss režisore. Mans dumelis ir kaut kur daļa sabiedrības. Sabiedrība, kas ir mani kairinātāja ārējie. Tā ir kaut kāda nesaskaņa, ārējais ir iekšējais, tāpēc manā dumelī ir priekšplāns, kas ir kā cilvēki, un tālāk ir kaut kāds nosacīt aizsargu mūris, ne aizsargu mūris, bet paaugstinājums, uz kura vēl tālāk esmu es. Manam dumelim ļoti patīk dažādas tādas neplānotas situācijas, ko izraisa paši citi ārējie cilvēki ļoti bieži. Tas viņam ir tā kā kūka. Tas viņam ļoti garšo. Viņam garšo arī mana kaut kāda brīžiem netikšana galā ar situācijām, kuras es apzinos, ka ir jārisina, bet visu laiku atliec, un tu atliec, līdz tas jau pāraug milzīgā dumelī. Un manam dumelim arī garšo arī manas pašas domas diezgan daudz, ar kurām nākas daudz un bieži strādāt. Viens noteikti ir elpošanas un meditācijas, tas viņam nepatīk, un tad viņš tā lēnām kāpjas apakaļ. Viņam nepatīk arī labas sarunas ar cilvēkiem, tuviem un mīļiem cilvēkiem, un viņam nepatīk arī kaut kādi brīži, kad tiek meklēta tā kā tālāka palīdzība, no kuras es neslēpjos, un brīžos, kad ir pavisam slikti terapijas un tā tālāk, tas ir viņa lielākais ārējais drauds. Tad, kad jau ir viņš uzpūties tik milzīgs un nāk šis palīgs, tad viņam ir jābēg. Jā, tad līdzīgi terapijas, draugu sarunas, tās ir sarunas, un ja ir mazie dumeļi, tad arī laba izraudāšanās palīdz. Kādreiz tas bija daudz grūtāk, bet ar laiku iemācoties ar viņu sarunāties un atrast tādu kopēju valodu, tas paliek aizvien vieglāk, tāpēc arī top izrāde, kur tā kā iedrošināt arī citus runāt un citus nebaidīties, jā, lēnā garā, pakāpeniski. Gadu gaitā tas ir iegājies, ka jau dumeli mēs varam ar dumeli iziet ārā diezgan skaidri parunāties arī ar citiem.